Balta kafija šodien atrodas Lielvārdē. Mēs esam nokļuvuši pie pirmā eksponāta, kurš ir mērojis ļoti tālu ceļu no Ķīnas. Mēs jums tagad parādīsim stāstu par to, kā top Latvijā pirmais lielākais izklaides parks, kurš atvērsies jau nākamajā gadā. Pastāstīji, kā tu nonāci līdz tā idejai, ka vispār Latvijai vajag tādu parku? Pēc idejas tā, bērni lēnām aug, tad aptuveni kaut kur iedīgļi pirmie varēja rasties ap 2014. gadu, kad braukāt sāc vairāk par dažādām atpūtas vietām, un tad pakāpeniski jau rodās tā sajūta, kas vēl trūks, teiksim, Latvijai, jo apbraukāt dažus ārzemju parkus, apskaties, kas tur ir, kas mums šeit nav, un tā pamazām tā sajūta ar katru gadu, teiksim, paliek spēcīgāka, kad, ja neviens cits nebūvē, kad ir jāpieķerās pašām vienkārši klāt. Bija daudz gadi jau nostrādāts, teiksim, tirzniecībā, ka tā lieta sāk lēnām tā kā apnikt. Un tad vienā brīdī arī 15. gada vidū saprata, kad viss, kad ir jāķerās klāt projektam, un attiecīgi arī, tā tika darīts reāli. Aizbraucām, vienojāmies ar arhitektu, teiksim, ar pazīstams, mums ir arhitekts Gundars Vīksna no Liepājas. Tas bija tāds pirmais solis, viņi arī tika ieinteresēti ar ideju, jo tomēr neko tādu Latvijā nav izdarījuši. Un pēc idejas arī visi pārējie, pamazām tika sameklēti tādi, kuriem pašiem ir ļoti liela interese piedalīties projektā. Nevis tikai izdarīt darbu, bet ieguldīt arī kaut kādu zināšanu, pieredzi savu un idejas. Jo, no tās nozares viņas ļoti daudziem ir iekšā, nerealizētās tādas domas. Un tā arī pakāpeniski tas projekts, viņš arvien apaug, realizēts tiek līdz, teiksim, finansu iespējām. Ja, ne viss uzreiz tiek uztaisīts, bet tās idejas, kas ir labas, viņas tiek noliktas plauktiņā vienkārši tālākiem gadiem. Tagad pastāst, kā tu nonāci līdz tam, tad, kad jau tu zināji, parks būs, viss notiek, jau procesi sācies, tad tā avārijas brigāde un dinozauri. Avārijas brigāde man apmēram skaidrs, ka tas tāds latviešu tāds tēls, tā varētu teikt, zīmols, latviešu zīmols. Viens no zināmākajiem. Kas tiem dinozauriem bija pastāstīt? Dinozauri jau vispār, ja tā skatās riņķī, viņi ļoti populārs tēls vienkārši, kas patīk gan bērniem, gan arī pieaugušiem, ka viņiem patīk bildēties, tas ir kaut kas pa vidu. Tas nav tāds izteikti tikai bērniem elements. Protams, ja esi apceļojis kaut kādus vairākus parkus, tad tā interese var zust, ja katrā nepiedāvā kaut ko jaunu. Bet, ja runā par to kopā salikšanu, tad laba tematiskā parka prakse, viņa prasa kādus 4-5 dažādus veidus. Ja mēs paskatāmies arī tos pašus Eiropas parkus, tad viņos visos ir vairākas tematiskās daļas iekšā. Nav, ļoti maz ir tādu, kur vienots. Tas varbūt tā kā Baltijā vairāk, bet arī dēļ tā izmēra vienkārši ir vērojams, ka viņi mazāk ir. Un tad arī tādā virzienā tika domāts reāli, kad tika nolikt dinozauru daļa, ka tā ir tāda, kam ir jābūt, tikai viņi ir jāizstrādā smalkāk. Mums ir jaunbērzi rada šīs vizualizācijas konkrēti katram, lai būtu interesanti, nevis tieši tāpat kā jebkurā citā parkā, kur aizbrauktu. Un tad ir avārijas brigādes tematiskā pilsētiņa, kur noteikti bērniem ļoti patiks spēlēties un izjust līdzi, un iejusties to varoņu ādā, jo centīsimies maksimāli piepildīt viņu ar tiem elementiem, kas ir vērojami multinēs iekšā. Un tas bija patīkams pārsteigums, kad mēs viesojāmies pilsētas svētkos dažādos Lielvārdē, Ogrē, Rīgā, un kad arī visa jaunā paudze zina avārijas brigādi. Tam noteikti var pateikties tam, kad ir animācijas brigādi, kas ir radītāji, ir izlikusi viņu internetā par velti apskatēju. Un arī tam, ka tagad Latelekoms rāda viņu savā televīzijā. Bet tas bija tāds pārsteigums, jo mēs domājām, tad, kad mēs domājām, kas ir pazīstamākais Latvijā, tādajā brīdī mēs tā kā vairāk par to domājam, ka atpazīstams pieaugušajiem viņš būs. Bet ir trāpīts īstajā, kā saka, vietā. Tās pārējās parka daļas attiecīgi arī, kas ir ties nesošās. Mums var nosaukt, tas ir tas ūdens laukums, kas mums ir paredzēts ārā, vai precīzāk sakot, sprejparku, viņu sauc latviski iztulkot grūti saprotam. Tas būs vienīgais Baltijā šādi pārējais laukums, kas ir. Tam mēs esam saņēmuši jau līdz projekta atbalstu daļēju uzbūvēšanai, plānots nākamajā gadā to projektu pabeigt. Un tad ir tāda ļoti interesanta lieta,
Tiem, kam varbūt ir zināma māksliniece, ir Ladlena Preļos, Leļu karaļu valsts. Viņai tāds ļoti skaists ekspozīcijas. Viņa mums savukārt veidos Leļu ekspozīciju. Mēs viņu esam nosaukuši par kultūras mantojumu Leļu taku. Tika paņemts laika posms līdz 2000. gadam un izvēlēti, konsultējoties ar bibliotēkām un citiem literatūras pazinējiem, kas ir tādi pazīstamākie Latvijas, teiksim, tie tēli. Gan stāstos, ir arī filmas paņemtas, bet 20 ekspozīcijas populārākās, kur var organizēt gan mācību ekskursijas pie viņām arī klāt, bet reizē ļoti skaistu tādu izveidot vidē, teiksim. Tas būs baigi labi. Es stāstīju, no kurienes dinozauri atbrauca. Dinozauri mums ir pirmā jau gatavā reāli ekspozīcija, kas ir atbraukusi, tas ir no Ķīnas. Viņi ir ieradušies, jo ja kopumā es esmu tā patriotiski noskaņots un cenšos pēc iespējas visu Latvijā radīt, jo pamazām ejot cauri tam parka veidošanai, arvien iepazīsties ar jauniem cilvēkiem un saprot, ka Latvijā var ļoti daudz, teiksim, mēs paši varam uztaisīt tādas lietas, kuras ārpus tās industrijas esot nemaz nezinu. Tie attiecās tieši uz māksliniekiem, ražotājiem, dekorācijām, ka tas viss īstenībā to tepat uz vietas. Bet, diemžēl, dinozauru tapšanā nav Latvijā nevienam līdz šim pieredze tāda. Tāpēc, ka tur ir tie kustīgi elementi iekšā, lai viņi kustētos. Izstāst, cik liels ir lielākais dinozaurs augstumā un tā? Lielākais dinozaurs mums ir labs. Viņš ir 5,5 metru augstumā un 15 metru garš ar visu asti ieskaitot. Tā kā diezgan bailīgi būs. Tas būs tāds centrālais, ja? Tas ir centrālais. Viņš ir paredzēts, ka viņu varēs redzēt jau braucot garam no ceļa tajā aplī. Jau viņš pietiekami liels, viņš jau būs piepacelts uz tāda kā vizuālā noformējuma, tur tādu akmens laikmetu, teiksim tā. Tā kā diezgan iespaidīgam tāds, kā tam vajadzētu būt rezultātā. Kādu mēs to pirmo posmu redzēsim, kad mēs kas būs tur tajā posmā iekšā? Parks ir paredzēts veidot pa posmiem. Tas, protams, ir arī pakārtot ļoti finanšu iespējām, bet tajā pirmajā daļā īstenībā mums vajadzētu redzēt lielāko no to daļu, ko es tikko izstāstīju. Izņemot uz pašu sākumu, tas ūdens parks vēl nebūs paspēts uztaisīt pavasarī. Viņam tā atklāšana ir paredzēta tā kā vairāk jūnijas, jūlijas kaut kur. Un tā kā tieši ir karstā sezona, kad bērniem varētu ļoti būt tas aizraujoši. Bet sākumā gan tā Leļu ekspozīcija, dinozauru ekspozīcija būs, pilsētiņa avārijas brigāds arī noteikti jau būs. Un tad tur varētu būt vairākas tādas mazās lietiņas, kas jau ir pierastā, kas redzēts citos parkos, būs mazā virvju trasīta bērniem bez stiprinājumiem vēl, kas var pārvietoties. Un tad iespējams vēl tur kāds spēļu laukums, tādas mazās aktivitātes, kur pavadīt vienkārši laiku. Tas ir tas, ko sākumā teiksim. Protams, tur paēst arī varēs, jo atbraucot šādā parkā parasti vēlēs pavadīt visu dienu. Un tieši mēs arī tādā virzienā esam domājuši, veidojot to politiku uz cenu, kad samaksā vienreizēju maksu un dzīvojies no pašas atvēršanas līdz beigām, lai nav kaut kādā brīdī vienkārši jāpārtrauc tur atrasties, teiksim, kas parasti ir sāpīgi, ir par katru atrakciju jāmaksā atsevišķi. Kā tu domā, cik kopumā tās investīcijas varētu būt vajadzīgas, lai tu realizētu to, kā tu gribi, kā tam parkam būtu jāizskatās? Kopējais, kas ir kopā ar visām ēdināšanas arī izbūvēm un visu ir plānots ar 3,5 miljoniem, kas ir nepieciešams. Un tas viss ir salikts tādā aptuveni 5 gadu griezumā, plānojot to, ka šobrīd tiek ieguldīts sākumā nedaudz zem miljona un attiecīgi pēc tam piesaistīts jau banku, teiksim, arī finansējumu. Cik liels parks izmērā uz zemes? Kopējā platība ar visu autostāvvietu plānoto ir 25 hektāri. Un tas parks pats sanāk, bez autostāvvietas 20 viņš aptver. Kā tu domā, kāds varētu būt mazākais skatītājs un kāds varētu būt apmeklētājs, kāds varētu būt vecākais apmeklētājs? Par vecāko mēs neesam izdomājuši, jo mēs domājam, tas jau ir, cik sirdī jauns jūties, tik arī var apmeklēt, bet par tā mērķa auditoriju, kad mēs tā kā pētījām un skatījāmies, kas mums varētu būt, un tas tika uzstādīts kā primārā, mums tomēr auditorija ir ģimenes ar bērniem no 3 līdz 14 gadi. Protams, tur interesanti būs arī nedaudz jaunākiem, tāpēc mēs arī esam nolikuši to biļešu politiku, ka no 2 gadu tiek ņemta ieejas maksa. Jo viņš var sākt piedalīties aktivitātē. Galu galā tā pamata auditorija, tas bērns, uz ko mēs arī visu fokusējam.
cenšamies uztaisīt visu maksimāli droši, lai arī vecāki varētu atpūsties. Nevis visu laiku domāt, ka tur kaut kur uzrāpsies, kaut kas notiks viņam, bet visu laiku tiek piedomāts pie tā faktora.